Svētā Vasilija lielā lūgšanas, gatavojoties svētajam vakarēdienam. Dieva Tēva un Dēla un Svētā gara vārdā. Amen. Valdnieka Kung Jēzu Kristu, mūsu Dievs, dzīvības un nemirstības avot, visas redzamās un neredzamās radības radītāji, bez iesākuma esošā Tēva vienotās būtības, mūžam bez iesākuma esošais Dēls. Savā lielajā žēlastībā tu pēdējās dienās ietērpies miesā, ļāvi sevi krustā sist un aprakt par mums, nepateicīgajiem un ļaunsirdīgajiem, un ar savām asinīm atjaunoji mūsu grēka samaitāto dabu. Pieņem pats, nemirstīgais ķēniņ, arī manu grēku nožēlu. Pievērs man savu ausi un sadzirdi manus vārdus. Esmu grēkojis, Kung, es esmu grēkojis pret debesīm un pret tevi, un neesmu cienīgs pacelt acis uz tavas godības augstumiem, jo esmu sadusmojis tavu labestību, pārkāpis tavus baušļus un neesmu klausījis tavām pavēlēm. Bet tu, Kung, esi lēnprātīgs, pacietīgs un visžēlīgs. Tu neesi mani pazudinājis līdz ar maniem grēkiem, bet gaidīji uz manu atgriešanos. Cilvēku mīļotāji, tu ar savu pravieti esi sacījis: es nevēlos grēcinieku nāvi, bet lai viņš atgriežas un dzīvo. Valdniek, tu negribi pazudināt nevienu savu radību, nedz arī vēlies cilvēku bojāēju, bet gribi, lai visi izglābtos un nonāktu pie patiesības izpratnes. Lai gan es neesmu ne debes, ne zemes, ne šīs laicīgās dzīves cienīgs, jo viss esmu nodevies grēkam un baudkārei, un tavu tēlu apgānījis, tomēr, kā tava radība es, nožēlojamais, nezaudēju cerību uz pestīšanu un nāku, nešaubīgi paļaudamies uz tavu bezgalīgo žēlastību. Pieņem arī mani, cilvēku mīļotāji, Kung, kā reiz pieņēmi grēcinieci, ļaundari, muitnieku un pazudušo dēlu, un noņem manu smago grēku nastu, jo tu esi uzņēmis pasaules grēku, cilvēku vājības dziedinājis, norūpējušos un apgrūtinātos pie sevis aicinājis un mierinājis. Tu neesi nācis aicināt taisnos, bet grēciniekus uz nožēlu. Šķīstī mani no visas miesas un gara nešķīstības, un māci man darīt svētus darbus tevis bijāšanā, lai es ar tīru sirdsapziņu, saņemdams tavu svētumu daļu, savienojos ar tavu svēto miesu un asinīm, un lai tu manī dzīvo un paliec līdz ar Tēvu un Svēto garu. Patiesi, Kung Jēzu Kristu, mans Dievs, lai dalība pie taviem visšķīstajiem un dzīvdarošajiem noslēpumiem man nav par sodu, lai es nekļūstu dvēselē un miesā vārgs, necienīgi tos saņemdams, bet dod man līdz pat pēdējai dvašai, nesodīti saņemt tavu svētumu daļu, lai savienojos ar Svēto garu, sagatavojos mūžīgajai dzīvībai un saņemu labu atbildi pastarās tiesas priekšā, lai es, līdz ar visiem taviem izredzētajiem, kļūstu par dalībnieku tavos neiznīcīgajos labumos, kurus tu, Kung,
esi sagatavojis tiem, kas tevi mīl, un kuros tu esi augsti godājams mūžīgi. Amen. Kung, zinu, ka necienīgi saņemu tavu visšķīsto miesu un godājamās asinis, un esmu vainīgs, jo neapzinādamies ēdu un dzeru sev par sodu tavu, mans Kristu un Dievs, miesu un tavas asinis. Bet uzdrošinādamies cerēt uz tavu žēlastību, es nāku pie tevis, kas esi teicis, kas ēd manu miesu un dzer manas asinis, tas paliek manī, un es viņā. Bet, Kung, esi žēlsirdīgs un neatmasko mani grēcinieku, bet dari ar mani pēc savas žēlastības. Un lai šis svētums ir man par dziedināšanu un šķīstīšanu, un apgaismošanu, un pasargāšanu, un pestīšanu, un dvēseles un miesas iesvētīšanu, lai atvaira jebkādu sapņainību un ļaunus darbus, un sātana garīgo darbošanos manos locekļos, lai iedrošina un mīlestībā uz tevi izlabo un stiprina dzīvi, liek pieaugt labos tikumos un pilnībā, baušļu pildīšanā, kopībā ar Svēto garu, sagatavo mūžīgajai dzīvībai un labai atbildēji tavas pastarās tiesas priekšā, nevis par sodu vai nosodījumu. Amen.